Šodien mēs runāsim gan par mākslīgo intelektu dārza plānošanai, gan arī papildus parādīšu arī citus rīkus, kur, iespējams, jums arī noderēs strādājot dārzā. Bet pirms mēs sāksim, noteikti informēšu par to, ka es neesmu profesionāla dārzniece, ne arboriste, ne dārzkope vēl mērā, kā varbūt vajadzētu, bet esmu tehnoloģija entuziasts. Līdz ar to tad dalīšos ar to, ko es ikdienā izmantoju un kas ir atzīts par labu esam. Šodien nodarbība mums būs iedalīta 3 daļās. Mēs aptuveni stundas laikā iziesim cauri pirmajam punktam, runāsim par to, kas tad ir mākslīgais intelekts. Un otrajā daļā par to, kā izmantot mākslīgo intelektu tieši teksta informācijai. Daudziem varbūt liekas, man mākslīgais intelekts asociēs tikai ar vizualizācijām, kuras var redzēt bildes, kuras var redzēt puķis un tam līdzīgi. Tad man ļoti daudz ir noderējis mākslīgais intelekts tieši teksta formātu veidošanai. Un pēc tam arī beigās būs vizualizācijas rīki, ar kuru palīdzību jūs varat arī veidot šīs vizualizācijas ar bezmaksas rīkiem, jo noteikti internetā esat redzējuši ļoti daudz rīku, kas ir maksas, diezgan dārgi, bet šeit es parādīšu, manuprāt, bija 5 rīki, kas ir bezmaksas. Un jūs tad varat paskatīties šodien, kurš no šiem rīkiem jums patīk, kurš vizuāli jums uzrunā, kurš jums varbūt ir vajadzīgs un noderīgs, tad to jūs arī varat vēlāk izmantot. Un runājot par to, ko es rādīšu, tad jūs kurā brīdī, varat atvērt šo adresi ej.uz/slīpsvītra VDC dārzam, tad šajā saīsnē esmu pagaidām ielikusi saites uz visiem rīkiem ar mazu informāciju par katru rīku, un pēc nodarbības arī ielikšu šīs dienas prezentāciju. To jūs arī varat pēc tam apskatīties. Tad šī ir vienīgā saite, varbūt, ko jums būtu vēlams paskatīties, iegaumēt vai pierakstīt, jo nodarbības laikā diezgan ātri iesim cauri šiem rīkiem, un jums varbūt nebūs vaļas, jeb iespējas tā pilnīgi izmēģināt šo rīku. Līdz ar to tad jūs skatāties, analizējat, kurš no rīkiem jums patīk, un tad šajā saitē jūs to rīku arī atradīsiet un varēsiet izmantot. Jautājums, mēs varam tev uzreiz kaut ko pamēģināt? Droši. Ar te ir skolēnas 52 kādu paralēli. Man kolēģi palīdzēs. Viņi tūlīt atvērsīs vaļā. Jā, es noteikti varbūt informēšu arī mūsu tiešsaistes skatītājus, ka mums šī nodarbība notiek gan tiešsaistē, gan arī klātienē. Līdz ar to, ja ir kādi jautājumi, jūs droši lieciet jautājumu čata sadaļā, uzdodiet, un visdrīzāk arī jūs dzirdēsiet jautājumus arī no klātienes, ja tāda radīsies. Tā. Un, vēlreiz tad parādīšu saite ir ej.uz/slīpsvītra VDC dārzam. Jums nav jāraksta ne www, nekas tāds, tikai ej.uz/slīpsvītra VDC dārzam. Ar maziem burtiem es atstāju lielu kapsluku burtiem, tikai tāpēc, lai vieglāk redzēt. Bet varat arī tikai noskatīties šodienas nodarbību un tad secināt tālāk, vai jums šis rīks noderēs vai ne. Nu, lūk, tad runājot par mākslīgo intelektu, mēģināšu šo pabīdīt malā. Kā jau minēju, tad es neesmu dārzniece, ne arboriste. Mākslīgais intelekts arī pēc profesijas nav dzimis dārznieks, bet mākslīgais intelekts ir ļoti zinošs. Līdz ar to mēs varam to izmantot dažādiem nolūkiem. Un mana personīgā pieredze ir pats pirmais, ar ko man saistās mākslīgais intelekts, ir mans darbs, jo ikdienā es vadīju pirms dekrēta tieši nodarbības pedagogiem un skolēniem. Un mēs mākslīgo intelektu apguvām tam, lai veido dažādus uzdevumus, kas atvieglotu pedagogu dzīvi. Bet pirms 2 gadiem, diezgan trakā laikā, ar mazu zīdainīti mēs nopirkām ar vīru māju. Un sapratām, ka šajā mājā mums vajadzētu arī kaut ko mainīt. Protams, neviens nekad, man liekas, nevar nopirkt māju un iet uzreiz tajā mājā dzīvot. Gribās kaut ko pamainīt. Mēs
bijām tie, kur teica, mēs tikai nokrāsosim sienas, bet beigās mums tika izgāztas grīdas, mums tika pilnīgi viss nomainīts. Un dārs tad ir tā lieta arī, kas pamazām mums iet uz pārmaiņu procesu. Un pirmā lieta, jā, ievācoties šai mājā, man negribas teikt veca māja, man gribas teikt sena māja, un kur iepriekšēji iemītnieki jau ir izveidojuši dārziņu, kur ir dažādi augi, koki, dzīvžoks, un man likās, ka man savos 30 gados man ir liela pieredze ar dārziem. Es taču esmu visu bērnību dzīvojis laukos un rabējis kartupeļus un bietas, bet jā, es diezgan daudz ko tomēr nezināju. Un pirmā lieta, ko es darīju, es paņēmu telefonu un izmantoju aplikāciju Google Lens, pavisam vienkāršu aplikāciju, kur var instalēt jebkurā viedierīcē, ja mobilajā telefonā, un jums arī tā saīsnē būs saiti, kur jūs arī varat šo rīku lejupielādēt, jeb instalēt savā mobilajā ierīcē. Un jūs vienkārši, ko es darīju, vienkārši gāju un skenēju katru koku, katra koka lapiņu, stumbru, lai saprastu, internets man parādīja priekšā, kā šo koku konkrēto sauc. Un tad es uzzināju, jā, kā atšķirās smaragdtūjas no Brabantijas tūjām, cik liela mums ir izaugusi īva salīdzinot ar standartiem un tam līdzīgi. Un visu laiku es teicu vīram, ka es gribēšu hortenziju, un izrādījās aplikācija parāda, ka mums ir viena hortenzija, ko es neatpazinu. Tad ļoti bez mākslīgā intelekta vēl ļoti noderīgs rīks arī būs Google Lens, kas noderēs arī, piemēram, jūs ejat pa ielu un jūs ieraugat kādā pagalmā ļoti skaistu, piemēram, dzīvžogu, un jūs domājat, man ar tādu vajadzētu un gribas uzzināt, cik ilgā laikā šāds žogs, piemēram, aug. Tad jūs attiecīgi ar šo aplikāciju tikai noskanējot lapiņu, jūs uzreiz uzzināsiet, kas tas ir par koku, jeb krūmu, kuru jūs tad varat pēc tam apskatīt, iegooglēt un izpētīt. Lūk, tas bija mans pirmais rīks, ko es izmantoju savā dārzā. Tad tālāk, runājot par māju, noteikti dārzs nāk bieži vien līdz ar mājas, arī iekārtojumu, interjeru, eksterjeru, tad papildus tam, posmam, kuram mēs esam mazliet jau pagājuši garām ar vīru, bet varbūt jums noder, tad arī ir ļoti daudz rīki. Es gan šeit visus neesmu uzskaitījusi, kurus esmu izmantojusi 2 gadu laikā, bet noteikti man bija ļoti noderīgs rīks, kas ir Sadolin Visualizer app, ar kuru var noteikt krāsas toņus, jo varbūt jūs kādreiz ejat, un jūs redzat, kādam ir ļoti skaists mājas tonis vai jumta krāsa, un jūs gribat tādu pašu, tad arī ar aplikāciju dažādu palīdzību mēs varam šos toņus nolasīt. Un tad mēs zinām, kas tas ir pa toni, un attiecīgi, ja mēs gribam iesniegt būvvaldē, piemēram, šo pieteikumu, jūs uzreiz jau zinat toni, un nav nepieciešams varbūt ilgi meklēt. Tad vēl ļoti noderīgs rīks bez mākslīgā intelekta ir Pinterest. Es domāju, ļoti daudz cilvēku zina šo rīku Pinterest. Un tagad ļoti noderīga papildus iespēja, ko piedāvā Pinterest, ko es arī ļoti bieži darīju gan remonta laikā, gan arī šobrīd dārzam, ka veidojam kolāžas. Jūs tie, kuri ir izmantojuši Pinterest, jūs zināt, jūs esat saglabājuši daudz bildītes, kuras jums patīk, un ar kolāžu rīku jūs varat vienkārši izgriezt konkrēti, uzspiežot tikai uz konkrētā, piemēram, kādam attēlam patīk tikai žoks, nākamajā attēlā jums patīk tikai, piemēram, terase, vienam attēlam jums patīk tikai, piemēram, dobe, un ar šo kolāžu rīku jūs varat veidot tāds kā moodboardus, kas ir tādi kā iedvesmas dēļi, kur jūs saliekat kopā no katra attēla, kā jūs vizuāli varētu uztaisīt savu arī pagalmu iekārtojumu. Es pagaidām vairāk esmu to izmantojis tikai remontam, bet es saprotu, ka tas noderēs arī tieši dārzā. Un tad, jā, attiecīgi ir arī šie rīki. Diemžēl Planner 5D rīks jau ir ļoti sens, to es izmantoju, manuprāt, jau 5 gadus, bet laika gaitā, laikam tas rīks tik ļoti daudziem ir iepaticies, ka tas ir kļūst lielā mērā par mākslas rīku, bet kamēr tas bija bezmaksas, te arī varēja veidot dārza dizainus un arī mājas dizainu reizēm. Un tad ļoti laba alternatīva ir Sweet Home 3D, ļoti vienkāršs rīks. Šeit gan nav tik daudz opcijas dārzam, bet tieši mājoklim. Un
vēl, manuprāt, tie, kurš zina mani, zina, ka man patīk ļoti Canva, tad Canvas rīks arī man ir noderējis tam, lai es saprastu, ka šajā rīkā var izveidot arī jūsu, piemēram, fotogrāfijai papildinājumus. Un es sapratu, pateicoties Canvai, ka man tomēr nepatīk melns vai tumšs pelēks bruģis, un ka man likās tik skaisti izskatās bildēs visiem, bet tad, kad es pieliku pie savas mājas to melno bruģi, es sapratu, izskatās, ka tas nav manā gaumē. Līdz ar to tad šeit jūs arī varat ar krāsām spēlēties Canvā. Bet pamazām iesim cauri visiem rīkiem, kurus būsim, iepazīsim šajā nodarbībā. Šodien jūs apskatīsiet divu veidu mākslīgā intelekta iespējas. Tad pirmā mums ir teksta informācija, ko jūs varat izmantot tieši palīdzībai, informācijai, piemēram, ar ko es sāku mākslīgo intelektu izmantot pirms 2 gadiem. Es uzdevu jautājumu mākslīgajam intelektam. Ļoti pašsaprotam lieta Ventspilī. Mums ir osta. Un es dzīvoju ļoti intensīvas satiksmes ielai blakus, un man pirmais jautājums bija mākslīgajam intelektam, vai ja es stādīšu tomātus, vai būs daudz šīs izplūdes gāzes uz maniem tomātiem. Un es tā arī uzdevu šo jautājumu. Un tad tā bija pirmā atbilde. Tas beigās mākslīgais intelekts ir ļoti izpalīdzīgs. Viņš uzreiz jums arī teiks priekšā, uzdodot jebkuru jautājumu. Viņš man uzreiz arī saka, jā, protams, izplūdes gāzes būs, it sevišķi tas ir tikai 3 metri attālumā no ielas, šis te mazdārziņš. Un viņš arī, mākslīgais intelekts, uzreiz arī ieteiks, ka labāk vajag stādīt lapu koku dzīvžogu, jo lapu koks tā kā labāk aizskavēs šīs te izplūdes gāzes un arī skaņas izolācijai būs labāk nekā tūjas dzīvžogs. Tad arī apskatīsiet, jūs izmēģināsiet, kā izmantot mākslīgo intelektu stādīšanas, mēslošanas, ziedēšanas plānu izstrādē. Jūs varat apskatīties manus piemērus, ja tie noder, jūs varat izmantot šos, bet jums visdrīzāk radīsies jau savi jautājumi, kā uzdot mākslīgajam intelektam. Un tad, protams, arī vēl noderīgi tādam cilvēkam kā man, kurš ir diezgan paslings un gribās izveidot dobi. Labdien! Un es negribu aprēķināt, cik tur tas tomāts man liels izaugs vai salātu lapiem, cik vajag liels atstarpes, tad to visu arī jums var mākslīgais intelekts aprēķināt tabulu formātā. To es visu parādīšu. Uzreiz minēšu arī to, ka tad, kad mana kolēģe pirms kādu laiku mācīja par mākslīgo intelektu, man ļoti kaitināja, kad viņa nodarbības laikā visu laiku mākslīgo intelektu uzrunāja uz viņš. Man likās, pašsaprotam, ka mēs nevaram saukt par viņu nedzīvu lietu, jeb lietas, jeb objektus. Tad es šogad laikā saprotu, ka es arī mākslīgo intelektu sāku uzrunāt kā viņš, kā pilntiesīgs man blakus esošs gandrīz kā dzīves cilvēks. Tāpēc piedodiet, bet man arī tas ir pielipis, ka mākslīgais intelekts ir viņš. Lūk. Un kas ir noteikti vispopulārākā lieta, ko jūs noteikti arī esat redzējuši, un arī izlasot par šo nodarbību, jūs noteikti arī esat redzējuši šīs te bildes, kur jūs ieliekat, piemēram, savu fotoattēlu ar savu pagalmu, un jums uzreiz varat izveidot vizualizāciju, kā tas varētu izskatīties. Tad šodien jūs apskatīsiet vairākus rīkus tieši vizualizācijām. Šeit es atdalīšu rīkus, kuriem ir gatavi šie te šabloni, kur jūs tikai klikšķināsiet, ko jūs gribat, izvēloties stilu, krāsu un tam līdzīgi. Bet ir iespēja arī tā, ka jums jau ir konkrēta vīzija, un jūs gribat ierakstīt konkrētas lietas, konkrētus augus, konkrētus, piemēram, dārziņus, tad jūs to arī varat izmantot, ka jūs ievadat jau konkrētu informāciju. Lūk, tad pirmā lieta, ar ko sāksim, būs teksta informācija. Un šeit rīks noteikti esat dzirdējuši, ir chatgpt.com. Ļoti, ļoti noderīgs rīks, kuru es domāju, ka
drīz vien izmantos vairāk nekā Google. Bet, kas ir svarīgi, tad Google, tad, kad mēs mācām skolēniem vai cilvēkiem, mēs sakam, neuzdod jautājumu Google. Jums Google apjuks, jums vajag Google vienmēr rakstīt tikai atslēgas vārdus. Jūs nerakstīsiet, ko man tagad sēd, bet jūs rakstīsiet mājas 2024. gada, piemēram, konkrētais datums, un jums tad viņš parādīs, ko sēd, ieteicams sēd konkrētajā datumā. Bet mākslīgajā intelektā jūs droši varat izmantot, runāties ar šo mākslīgo intelektu kā ar cilvēku, un tur brīvā formātā uzdot jautājumus. Jūs arī redzēsiet piemērus. Tad par jautājumiem uzdodam precīzi, lietojot vienkāršu un skaidru valodu. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, kuri ir atvēruši mākslīgā intelekta rīku, uzdevuši nekorektu jautājumu, pateikuši, tas nekam nedara un vairs nav pieskārušies mākslīgajam intelektam. Bet, kas ir svarīgi, jums ir jāuzdod diezgan precīzs jautājums, sevišķi, ja jums jau ir konkrēta vīzija, tad jūs precīzi arī uzdosiet jautājumu, un arī mākslīgais intelekts ļoti precīzi jums atbildēs. Nu, lūk, tad pavisam vienkārši piemēri, tādi jautājumi, kurus arī es esmu uzdevusi, tad sastādi man vienkārši dārza stādīšanas plānu ziediem 1 gadu. Tad te es definēju, ka es vēlos ziedus, bet ja es uzrakstīšu dārza stādīšanas plānu, visdrīzāk mākslīgais intelekts to sapratīs, kā jūs gribat stādīt arī dārziņus, tomātus, gurķus un tam līdzīgi. Lūk, un tagad es arī paralēli sākšu arī šos rīkus rādīt. Tad pirmais rīks, ko es parādīšu, ir šis ChatGPT. Tiem, kuriem jau ir jums jau ir zināms, kā pieslēgties šai rīkā, tad ierakstot adresi, to, kur jūs tikko redzējāt manā prezentācijā, tātad pēc atpakaļ, chatgpt.com. Jūs arī varat paralēli man nedarboties, tikai paskatīties, un pēc tam tad varat arī izmēģināt. Un te pirmajā reizē jūs spiedīsiet reģistrēties, bet tiem, kuriem jau ir Gmail e-pasts, šodien jums vispār ļoti noderēs Gmail e-pasts, tad spiedīšu šobrīd pieteikties, un tad jums piedāvā iespēju pieteikties ar Google kontu, tātad tas ir Gmail e-pasts, vai ar Microsoft kontu, tas ir, piemēram, jums Skype'am, un Apple konts. Es darīšu tā, man jau ir atvērts Gmail e-pasts, lai jums būtu vairāk iespējas šīs stundas laikā vairāk kaut ko redzēt, tad es tā mazliet ātrāk iešu uz priekšu, bet jūs pēc tam droši varat pēc pamācības darīt to lēnāk. Lūk, es slēdzos klāt ar Gmail e-pastu, man ir atvērts jau Gmail e-pasts, un tad kā izskatās ChatGPT, lūk, izskatās šādi. Ļoti vienkārši rīks. Šeit malā jums parādīsies viss, ko jūs jau esat meklējuši un skatījušies šajā rīkā. Un kā uzdot jautājumu? Lūk, šeit ir rakstīts ziņojums ChatGPT rīkam. Un kā jau es minēju, tad par šiem jautājumiem es šobrīd, lai netērētu laiku, es ātri ielīmēšu šo jautājumu. Man gan te jau ir vienu reizi jau šis jautājums uzdots, bet es ātri, lai jūs redzat šo procesu, tad uzdod jautājumu, sastādi man vienkāršu dārza stādīšanas plānu ziediem 1 gadam. Un tad jūs redzat to, kā tad mākslīgais intelekts šo jautājumu saprot. Un tad mākslīgais intelekts man atbild, protams, šeit ir vienkārši dārza stādīšanas plāns ziediem 1 gadam. Un tad attiecīgi atslēgas vārds ir vienkāršu, tad te ir ļoti vienkāršā veidā pa mēnešiem uzskaitīts, ko katru mēnesi jūs varat iestādīt, lai jums tā kā dārzā kaut kas ziedētu. Un tad te ir ļoti sīki, šobrīd mēs gan cauri neiesim, to jūs arī varat paši notestēt un izmēģināt. Tad martā mēs jau zinām aptuveni, kuri kaut narcis, tulpes, bet tagad ir rakstīts, jāstāda rudenī, bet jā. Nu jā, rēķinamies, ka mākslīgais intelekts nav dzimis dārznieks, atbildes nebūs perfekts vienmēr, bet viss būs atkarīgs no tā, kā jūs uzdodat jautājumus. Nu lūk, šis ir tāds ļoti vienkāršs plāns, ko man darīt. Un te jau arī mākslīgais intelekts beigās vienmēr vienā teikumā paskaidro, ko viņš ir jums kādu atbildi sniedz.
Tagad vēl runājot par nākamajiem jautājumiem, tad sastādi man ziedēšanas plānu Latvijā 1 gadam. Es gribu, lai manā dārzā, piemēram, katru mēnesi vismaz kaut kas zied, lai nav tā, ka nekā nezied un viss ir zaļš tikai vai pavasarī pelēks. Tad es vakardien jau šos jautājumus visus te ieliku, lai mums ātrāk iet uz priekšu. Tad te ātri atritināšu. Un te, kur mākslīgais intelekts atbild, tad pavasarī, aprīlī mums sāks ziedēt narcises. Mākslīgais intelekts arī nav dzimis latvietis, tas ir dzimis visdrīzāk Amerikas pilsonis. Tad viņš raksta narcises un zīlītes. Visdrīzāk tās ir domātas sniegpulkstenītes. Un tad te krokusi un tam līdzīgi. Un tad es te uzreiz rēķinos, tad, ja es gribu, lai man aprīlī kaut kas zied, es varu stādīt šos attiecīgos augus un tam līdzīgi. Un te jūs pa mēnešiem redzat, kurš augs jums ziedēs. Atkal atslēgas vārds ir, es uzdevu jautājumu vienkāršu ziedēšanas plānu. Tad neko specifisku, vienkāršu. Piemēram, es te uzdevu jautājumu, kā izmantot mākslīgo intelektu dārza plānošanai un tam līdzīgi. Un tad nākamais jautājums. Izstrādā vienkāršu dārza plānu 2x3 metri. Un tad attiecīgi viņš, vadoties, es neko specifiski neesmu norādījusi, es nenorādu nes augus gribu vai dārziņus, viņš pats izvēlas. Tad tu varētu stādīt salātus, latviešiem garšo salāti, redīsus, pētersīs un dilles. Tad tas ir tas, ko mākslīgais intelekts saprot par latviešiem, ka viņiem šie garšo noteikti receptēs ir meklēti, tad viņš iesaka mums šos stādīt. Un te ir aprakstīts par stādījumu izvietojumu, to mākslīgais intelekts pats jums papildus palīdz, kā sastādīt šos konkrētos augus, padomi par laistīšanu, kurā mēnesī stādīt un tam līdzīgi. Un, kā jau mākslīgais intelekts min, šis ir viens no daudzajiem veidiem, kā izstrādāt dārza plānu 2x3 metru platībai, un jūs varat pielāgot šo plānu atbilstoši savām personīgajām vēlmēm un prasībām. Tad, ja jūs zinat, ka jums garšo arī vēl tomāti un gurķi, jūs arī rakstīsiet, ka jūs gribat tomātus un gurķus arī šajā dobē. Tad te man šobrīd aktuāli vairāk ir tas, kad es gribu stādīt podos. Man ļoti patīk, kā izskatās podos, viss sastādīts. Tad te ir jautājums par to, tad mākslīgais intelekts man ir sastādījis vienkārši dārza plānu, arī 2x3 metru platībai, kas būs piemērots mazam dārzam vai podu dārzam. Un tad attiecīgi, ko viņš iesaka? Tomātus, papriku, salātus. Un tad te arī ir informācija, kur labāk novietot šo te podu, vai tiešos saules staros, vai labāk pusēnā un tam līdzīgi. Arī mākslīgais intelekts jums sniegs padomus, un es ceru, ka jums tagad klausoties šos jautājumus jau rodas jau kaut kāds idejas, varbūt, ko jūs gribētu mākslīgajam intelektam pajautāt. Te šos piemērus es jums ielikšu arī saīsnē, jūs arī varēsiet pēc tam apskatīt sīkāk. Tātad, ja jūs vēlaties uzdot ļoti precīzi informāciju, piemēram, jūs jau esat dārznieks ar stāžu, un jūs gribat ļoti specifiski uzdot jautājumu. Un tad, piemēram, es šeit uzdevu mākslīgajam intelektam jautājumu. Lūdzu, sagatavot tabulas veidā dārzeņu, sēšanas plānu Latvijā ar precīziem datumiem, kad tos stādīt podiņos, iekštelpās un kad pārstādīt tos ārā, ieteicamos stāda attālumu centimetros. Ļoti svarīgi, ka jūs norādat centimetrus, jo mākslīgais intelekts ir dzimis ne latvietis, viņam gribās inčs, jeb pēdas, solas rēķināt. Tāpēc vienmēr rakstiet centimetrus klāt. Un tad kādam jābūt attālumam starp stādiem un aptuveno laiku, kad var gaidīt ražu. Un lūk, mākslīgais intelekts ir tik advancēts, ka viņš jums arī sagatavos lūk šādu aptuvenu tabulu, tad, ko viņš iesaka. Es atkal neprecizēju konkrēti kādus dārziņus, viņš jums diezgan ilgi ģenerēs, viņš visus dārziņus, kas latviešiem patīk, viņš visu jums tur metīs ārā. Un tad te ir maza daļa no šīs tabulas, tur man aizgāja ļoti gāra, bet šo es šobrīd nerakstīšu, jo tad man būs diezgan 10 minūtes vajadzīgs, kamēr mākslīgais intelekts tur visu izdomās. Un tad jūs redzat, tad es precīzi uzrakstīju, ko es tabulā vēlos redzēt, un viņš smuki arī to sagatavo.
esam kritiski. Iespējams, jūs redzat, jums ir šīs paciņas ar sēkliņām, un jūs tur redzat, ka tur jāstāda laukā ir tajā datumā, tad jūs varat skatīties, vai jūs sakojat paciņām vai personīgai pieredzē, bet mākslīgais intelekts visdrīzāk ņem vērā arī iepriekšējo laiku prognožu, pa gadi, kādi ir bijuši, piemēram, mums bija salnas, līdz ar to viņš es uzreiz arī secināju, viņš uzreiz iesaka datums, kas bija pēc salnām, vēlāk, viņš neliek tur stādīt kaut ko ātrāk. Bet mākslīgais intelekts arī jūs uzreiz brīdina, ka laika prognozes ir tāds, kas var mainīties, viņš apakšā arī uzrakstīs, ka jūs, vadoties pēc jūsu arī vēl novietojumu Latvijā, kur jūs dzīvojat, tad var mainīties. Man visdrīzāk viņš redz, ka esmu no Ventspils, viņš tad vadās pēc Ventspils datiem. Un te jūs arī varat papildināt arī tālāk, ko jūs vēl tur gribat, bet kas ir svarīgi, tad šis ir par dārzeņiem. Jūs arī varat to pašu veidot par ziedēšanu, par kokiem, arī cik ilgu laiku mums vajadzēs, piemēram, dzīvžogam konkrētam. Jūs arī varat viņam pajautāt, lai viņš salīdzina, kādu dzīvžogu man, piemēram, vajadzētu iestādīt, lai man, piemēram, 3 gadu laikā ir 50 cm pieaugums. Un tad viņš attiecīgi, vadoties pēc internetā pieejamās informācijas, viņš izdomās, un tad piedāvās jums šo risinājumu. Rēķinamies ļoti svarīga lieta par ChatGPT. Jūs jautājumu uzdodat latviski, rakstat, sarunājaties latviski, bet kas ir svarīgi, tad bezmaksas šajā rīkā jums ir pieejama informācija līdz 2021. gadam. Ja jūs gribat, piemēram, kaut ko, kas ir kaut kas pilnīgi jauns, es nezinu, es nevarēju izdomāt, bet piemēram, būtu kaut kas jauns izgudrots, piemēram, pagājuši gadu, tad viņš šo informāciju jums nerādītu, jo viņam mākslas versijā ir jaunākie dati. Bet es domāju, ka dārzkopībā nav noteikti nekas tāds, ko mēs būtu zaudējuši ar šo informāciju tieši pēdējo 2 gadu laikā. Lūk, tātad te arī vēl, kas ir ļoti svarīgi, mākslīgais intelekts katru reizi saglabā visus jūsu jautājumus, ko jūs viņam jautājat, kur viņš man uztaisīja šādu tabulu ar ieteikumiem, es esam izdomāju, ko es izmantošu, ko nē. Jā, te par tiem attālumiem starp stādēm viņš arī rēķina, cik jābūt lielam attālumam, lai nav tā, ka jūs sastādat kaut ko pārāk tuvu. Līdz ar to tad arī tie centimetri jums tur ir vadoties pēc dārzeņa izmēra. Lūk, un tad nākamais jautājums, ko es mākslīgajam intelektam uzdevu, tad ņemot vērā augstāk minēto tabulu, to iepriekšējo tabulu, ko es viņam lūdzu sagatavot, esmu izdomājis, ka es vēlos 4 dobes, man dārzā sanāk vieta 4 dobēm, un vai arī tās varbūt, piemēram, augstās dobes, tas nav svarīgi, kas būs izmērā 2 × 3 metri. Un es lūdzu, lai viņš sastāda man tādu kā padomu, jeb dobju izkārtojumu, ko drīkst vai ko nedrīkst stādīt konkrētajās dobēs. Un tad viņš attiecīgi iesaka, ka, piemēram, pirmajā dobē viņš liktu stādīt jums tomātus, stādiet gar vienu no dobju malām, lai tiem būtu pietiekami daudz gaismas un telpas. Tad arī attiecīgi saglabāja 45 cm attālumu starp tomātiem, jo mēs zinām, ka tomāts var plesties. Un tad blakus tomātiem varat droši iestādīt papriku, un tad arī tā līdzīgi viņš te jums sagatavos atbildi pēc tās, tev uzreiz arī parādīšu, pēc šīs tabulas par tām dobēm, un tad viņš iesaka, ka 2. dobē var stādīt, piemēram, salātus, redīsus un tam līdzīgi. Šo informāciju jūs tad varat apskatīt, izmantojot, ja nedar, varat arī precizēt jautājumu, mainīt kaut kā teksta informāciju, ko jūs gribat precīzāk. Un, jā, tad, lūk, te ir izejot cauri un zinot savu pieredzi, dzīvojot lauku viensētā, tad esmu secinājis, ka ir diezgan precīzi tiešām, arī par ķirbjiem runā, Jārka, ka tieši arī laikam rādās ķirbi, ka vajag tiešām lielu attālumu, jo ķirbis kārtīgi izplatīsies un līdz ar to tad vajag lielu attālumu. Par zemesriekstiem es nesaprastu, to viņš kaut kur mākslīgais intelekts ir kaut ko pārtulkojis ne tā. Bet, jā, kā minēju, mums tad ir kritiskā domāšana, un mēs tad paši saprotam, vai tas mākslīgais intelekts ir sapratis mūsu jautājumu vai nav. Vēlos jautāt, vai ir skaidrs, kā izmantot ChatGPT?
kā uzdot šos jautājumus un kā jūs varbūt arī varētu savā ikdienā izmantot. Noteikti pēc nodarbības, ja jums ir laiks, tad veriet vaļā ChatGPT rīku, te apakšējā lodziņā, vienkārši brīvā formātā, šeit apakšā rakstat jautājumu. Ja atbild nepatīk, rakstam vēlreiz jautājumu, mainam nosacījums šim jautājumam. Un kā redzējāt, jautājumu uzdodam vienkārši, varat runāt kā ar cilvēku. Nu, lūk. Tātad tas ir mākslīgais intelekts teksta formātā. Un es domāju, ka šis ir atkal tas, kādēļ jūs arī varbūt esat ieradušies, jums gribās vairāk par vizualizācijām runāt. Un runājot par vizualizācijām, tad tūlīt ātri uzlikšu pilnekrānā. Mēs šodien apskatīsim vairākus rīkus. Šeit ir dažādi piemēri. Pirmie divi ir ņemti no interneta. Šeit ir mans pagalms. Tas gan ir fotografēts rudenī, kad lapas krita. Bet attiecīgi, tad idejiski ir saprotams, kā šie rīki izskatās. Jūs tūlīt apskatīsiet ļoti svarīgas lietas. Ja jūs vēlaties izmantot vizualizācijas, jums ir jāsagatavo attēls, ir fotogrāfija ar konkrēto dārza vietu, kuru jūs vēlaties papildināt ar mākslīgā intelekta iespējām. Un pirmā lieta, tad, kad jūs fotografējam dienas laikā, nevis krēslā vai pustumsā, varbūt tagad vasarā tā nav problēma, bet citreiz rudenī, pavasarī, kad gribās pēc darba nofotografēt, tad tās bildes iespējams būs par tumšu. Fotogrāfiju veidojam lūk šādu, kad ir redzams dārzs. Mākslīgajam intelektam noteikti nedarēs bildi, kur jūs būsiet uzņēmuši tikai, piemēram, savu māju un debesis, jo tur dobi mēs neizveidosim. Līdz ar to ir svarīgi, ka jūs šo bildi izveidojat tādu, ka ir redzams šī dārza vieta. Mākslas rīkos ir iespējams arī tas, ka jūs varat veidot dārzu arī no augšas. Jūs, piemēram, paņemtu Google kartēs, apskatītos, kā izskatās jūsu sēta no satelīta, tad jūs arī varētu to bildi ielikt, un tur attiecīgi arī mākslīgais intelekts izvēlētos, kā iekārtot dārzu. Šie bezmaksas rīki ir paredzēti tam, ka jūs veidot vizualizācijas šādu veidu attēliem. Tātad vēl ļoti svarīga lieta runājot par fotogrāfijām, ko es arī no pieredzes zinu, man pašai ir iPhones. Šis gan ir Apple, bet es nemācīšu pateikt, kā ir Androidiem, jo izrādās man nedēļas laikā nevienam ģimenē nav Androids, bet es nevarēju salīdzināt, bet noteikti tiem, kam ir Androids, jūs arī paskatieties, vai visdrīzāk jums arī šāda iespēja ir. Tad, kad jūs fotografējat fotogrāfiju, jums šeit pie fotografēšanas pogas ir tur tāds 1 reiz vai 0,5. Androidiem tieši tas pats, ļoti labi. Un kas ir ļoti svarīgi, ar ko tas atšķirās, ja jūs tagad atvērtu savu kameru telefonā, tad jūs redzētu atšķirību. Man bēlas sajaukt, bet 0,5 laikam bija tā, ka jūs tagad redzat konkrēti to, kas ir šeit. Ja jūs uzliksiet, ja jūs uzliksiet viens, man tagad bēlas sajaukt, ar vienu no šīm opcijām jums tas attēls parādīsies tālāk. Līdzīgi, kā tad bildēs es mēģināju parādīt. 0,5 tas tālāk, tā kā vaļšas. Jā, 0,5 tā kā tas vaidi, jā, ka jūs kārtīgi redzēsiet. Un tādas bildes ir daudz noderīgākas, jo tad jūs uzreiz varat lielāku šo te dārza posmu ietvert un kur varat veidot tās vizualizācijas. Šī ir ļoti noderīga lieta, fotografējot. Vēl iPhone'am arī ir, es pieņemu, ka arī Androidam ir, ja jūs piespiedīsiet to 0,5 vai 1, pieturēsiet, jums arī parādīsies tāds kā kompas, un jūs arī varat nomainīt un skatīties, cik tad lielu to dārza posmu jūs vēlaties ietvert. Tas ir zooms. Tas zooms, jā, tieši tā, pieturot, un tad var mainīt. Varbūt jums nevajag tik daudz, varbūt dar mazāk un tam līdzīgi. Tad šāda lieta jums noderēs pie fotografēšanas. Jā, šeit noderēs ikdienā cilvēks mēģiniet tā nefotografēt, jo tad apmēram tie cilvēki izskatīsies tā, mazliet izplūduši kā greizajos spoguļos. Bet ja jūs vēlaties dārzam, tad šo opciju izmantojiet noteikti. Tālāk, vēl, kas jums ir papildus vajadzīgs no pieredzes, tā kā angļu valoda, kā mums nevienam noteikti nav dzimtā valoda, tad arī noderēs šis tiešsaistes tulkotājs.
Par Gmail e-pastu es jau pirmīt teicu, ka būtu vēlams, ka jums ir Gmail e-pasts. Tas ir tas pats Google e-pasts. Visdrīzāk katram no jums telefonā pirmajā reizē nopērkot telefonu arī bija tas Google e-pasts, Gmail e-pasts jāizveido. Un, jā, tad par tulkotāju runājot, tad daži no šiem rīkiem ir tādi, kuri vēl nav tik advancēti. Redziet, ChatGPT jūs mierīgi rakstat latviski, viņš visu saprot un atbildēs jums latviski. Bet daži no tiem tālākajiem rīkiem, tur gan jums vajadzēs izmantot labāk tulkotāju, jūs to vārdu nesaprotat, tad labāk iztulkojat, lai jūs saprastu, ko tad šī poga konkrētā, piemēram, nozīmē. Nu, lūk, nākamais. Parunāsim par divām lietām. Es atvainojos par daudz teoriju, bet lai jums būtu skaidrs, tad ļoti svarīgi, ka mēs skatīsimies klikšķināmas šīs vietnes, jeb rīkus, kur attiecīgi ir ļoti vienkārši. Man parasti ir slinkums, man nav laiks tur rakstīt neko precīzi, ko es konkrēti gribu, bet es gribu tikai pasmelties iedvesmu. Tad jūs izmantosiet klikšķināmās šīs aplikācijas, jeb lietotnes, jeb rīkus. Un attiecīgi, tur jums būs dotas pogas ar funkcijām, piemēram, vai jūs gribat modernu dārzu, vai jūs gribat angļu kotedžu stilā, vai jūs gribat dārzu veidot skandināvu stilā, minimālismu stilā, vai jūs vispār gribat pagalmu veidot, vai jūs gribat veidot terasi tikai vai tam līdzīgi. Tad līdz ar to klikšķinājums būs ļoti labi. Jūs tikai saklikšķināsiet, ko jūs gribat, pēc tam nepatiks, izklikšķināsiet, saliksiet citas opcijas. Un daudz mazāk laiks būs nepieciešams, bet rēķinamies, laiku ietaupīsim, bet nav iespējams ļoti precīzi norādīt informāciju šajās klikšķināmajās lietotnēs, jeb rīkos. Un, ja jums ir konkrēti, jūs zināt, ka jūs gribat konkrēti sarkanas rozes, konkrētu šķirni, tad jums attiecīgi tad gan vairāk noderēs aprakstošās šīs mākslīgā intelekta iespējas. Aprakstošo darām tā, ka mēs mēs izmantojam Google tulkotāju, iztulkojam šo tekstu angļu valodā un šo anglisko tekstu jūs tur rakstīsiet iekšā. Jā, norādam specifiski informāciju. Es regulāri tālāk ejot arī ļoti daudz ko stāstīšu uzreiz no personīgās pieredzes par savu dārzu runājot, un līdz ar to tad jūs padomāsiet, kā jums tas varētu noderēt. Nu, lūk, tātad par šiem rīkiem runājot. Ir vairāki rīki, mēs apskatīsim šodien, es jums parādīšu, jūs skatāties līdzi, un pēc tam varat droši arī izmēģināt. Jo visdrīzāk katāls, varbūt mums vēl nav sagatavot šī fotogrāfija, un jūs mājās varat paskatīties. Šeit, ja jūs ierakstīsiet Google meklētājā, jums parādīsies ļoti daudz mākslīgā intelekta rīki, ļoti daudz. Lielākā daļa sākumā informācija ir ļoti laba, bet ja jūs spiedīsiet tālāk, jums uzreiz izliks maksāšanas plāns, un tad līdz ar to šeit esmu ielikusi tikai bezmaksas rīkus, lai jums nav jātērē naudas līdzekļi šo rīku izmantošanai. Tātad runājot par klikšķināmajiem mākslīgā intelekta aplikācijā. Tad pirmā būs šī app.neighborbright.com, piedāvā konkrētus stilus, angļu kotedžas, funkcionālu pagalmu, vai jūs dārziņu vēlaties veidot un tam līdzīgi. Es jums arī parādīšu šo rīku. Pilnīgi visus es nerādīšu, jo apskatot dažus, jūs uzreiz jau sapratīsiet, ka pārējie ir ļoti līdzīgi, ka tur būs pilnīgi tieši tā pati funkcija. Tā, es ātri ierakstīšu. Parādīšu šim rīkam, kā jūs varat pieslēgties, atvērt un izmantot. Nu, lūk, tad atverot šo pirmo aplikāciju, vietni, tad jums lūgs reģistrēties, tad es izmantošu Google. Tas nav tāpēc, lai jūs kaitinātu, atkal jāreģistrējās, bet tas jums noderēs tāpēc, jums kaut kāds dizains būs paticis, jūs redzēsiet vēsturi un varēsiet apskatīties uz ģenerētajiem attēliem. Nu, lūk, es pieslēgšos ar Gmail e-pastu tad kāda te jūs darbosieties. Pirmais rīks ļoti vienkārši, veidot tiešām ļoti vieglā veidā. Te ir daži attēli, kurus esmu ievietojusi, ar kuriem esmu strādājusi. Tad attiecīgi, te ir poga ar attēlu. Jūs
pēc ikonas jau varat uzreiz saprast, ka noteikti jāpievieno attēls. Tad es atrodu attēlu. Attēlam jābūt ievietotam jūsu datorā. Šeit ļoti labi noder arī WhatsApps web, kad jūs atverot WhatsAppu internetā, jūs varat šos visas fotogrāfijas redzēt, kuras esat kādam sūtījuši. Nu, lūk, man, lai taupītu laiku, ir jau sagatavota fotogrāfija ar, piemēram, manu pagalmu. Es uzreiz apvainojos mājā ar 2 maziem bērniņiem un zīdainīti un suni, tad man visās bildēs būs kāds no viņiem. Nu, lūk, tad lūk, šeit es paņemšu, piemēram, šo fotogrāfiju un vēlos, lai man tur tiek sagatavots dārs. Es pēc tam parādīšu piemērus arī citiem attēliem. Nu, jums uzreiz tiek jautāts, atzīmē šo te reģionu, kuru tu vēlēsi, lai mākslīgais intelekts ģenerē, kur lai viņš izveido šīs te dobes. Un attiecīgi tad es vēlos, man šeit ir vēl nesagrābtās lapas rudenī, tad es izvēlos šo. Ja es negribētu koku vairāk, es to koku arī ņem, bet tur ir garšīgi ķirši, nevar jāatstāj. Nu, lūk, tad es izvēlos reģionu, tas katrai šai aplikācijai, jeb lietotnē atšķirsies. Dažiem jūs būs jāatzīmē vietas, kuras jūs negribat mainīt. Citos rīkos jūs atzīmēsiet, kuras jūs tieši gribat mainīt. Tāpēc ļoti uzmanīgi jāskatās līdz šim tekstam. Te es uzreiz pēc tik priekšā jāatzīmē, kur jūs vēlaties pārveidot. Nu, lūk, tad, kad tas ir izdarīts, spiedīšu pogu next, un, kā jau minēju, tad šajā klikšķināmajā rīkā es vienkārši klikšķinu. Tad es vēlos angļu stilā dārzu, te ir aptuveni bildes dotas, kā tas aptuveni ir domāts, vai es vēlos modernu dārzu, modernajā dārzā pārsvarā ir tāds minimālisms, kas man ir vistuvākais, un mazliet par to minimālismu pastāstīšu tālāk pie nākamajiem rīkiem. Nu, lūk, un tad te varbūt es vēlos izveidot terasi, kur atpūsties, tad jūs ņemsiet šo rīku, šo pogu. Tūkstnes visdrīzāk mums Latvijā nederēs, vai arī šāds stils visdrīzāk, nu, varbūt, ka jums patīk, tad jūs varat šo izvēlēties. Es ņemšu pirmo angļu stilā šo un spiedīšu reimage, tad pārveidot. Un mazliet uzgaidām, atkarībā no jūsu interneta savienojuma, tad ir jāuzgaida, līdz šī bilde tiek uzģenerēta, jeb izveidota. Un, kā jau jūs redzējāt, es neko nerakstīju, es vienkārši klikšķināju, ko es gribu. Šeit šī pirmā aplikācija ir ļoti vienkārša, te nebija daudz opcijas, bet te jūs tālāk tad redzat, lūk, idejas, ko mākslīgais intelekts jums iesaka. Tad veidot šādu taciņu līdz dobē, viņam liekas, ka ļoti skaisti zem tā koka izskatītos. Kas ir svarīgi, arī ļoti svarīgi, redzat, mana bilde ir veidot rudenī, kad kokiem nav lapas, izskatās pilnīgi citādāk noteikti nekā vasarā, bet, nu, es speciāli šo bildi atstāju, lai jums ir piemērs, varbūt kā nevajadzētu darīt. Nu, lūk, tad te ir dažādas idejas, ko tad mākslīgais intelekts jums iesaka, kas būtu angļu stilā. Tad jūs arī varētu draudzenēm teikt, tur man ir dārziņš angļu stilā veidots, dobes angļu stilā. Nu, lūk, tad šis ir pirmais rīks, ļoti vienkārši, gatavs bildes. Šeit jūs varat klikšķināt un izvēlēties. Ja gribat no jauna, tad spiedīsim atkal uz logo, kas ir augšā stūrītī, tur, kur ir Neighbor Bright, spiedīšu šeit, gribu citu bildi, izvēlos citu bildi, un tad attiecīgi jūs strādājat ar citām bildēm. Parādīšu uzreiz piemērus, ko es jau esmu darījusi, tad, piemēram, kā es minēju, mums ir veca māja, kur pamazām mēs remontējam, tad viņš mākslīgais intelekts iesaka, lūk, šādu angļu dārziņu mums veidot. Nu, man liekas, diezgan skaisti. Arī man, cilvēkam, kuram patīk minimālisms. Ja? Bet nekāds saraksts ar augiem nav, vai ne? Nē, šeit nebūs, tas būs pro versijā. Te būs tikai tā. Jā, te nebūs. Jā, te vienīgi jūs varat atkal izmantot Google Lens aplikāciju un ar to aplikāciju mēģināt nofotografēt to konkrētu augu. Un tad varbūt, ka Google pēc attēlu mākslīgā intelekta tiem parametriem saprot, kas tas varētu būt par augu. Šeit nē, šeit ir tikai vizualizācijas.
Google Lens šeit arī bija jautājums chatiņā, vai ir maksas aplikācija vai bezmaksas? Bezmaksas. Tā ir bezmaksas. Es jums tajā saīsnē e-punkts uz, tur ielikšu arī to, kā to aplikāciju atrast App Store vai Play Store. Jo tur, jā, jūs ierakstīsiet vienkārši Google Lens, ir iespējams, tur izmetīs vēl citus, kas ir līdzīgs nosaukums izveidoši. Jā, tad lūk. Tas ir par šo rīku. Pirmais, ko mēs apskatījām. Tad nākamais mygarden.gpt.com. Ļoti vienkārši rīks. Šo daram tā, ka es arī parādīšu ātri. Arī ļoti līdzīgs rīks šim. Tā, tūlīt ātri atvēršu. Tad jūs tas spiedīsiet sign up pogu. Arī vajadzēs ar Gmail e-pastu ielogoties. Un te ir tā, ka jūs izvēlaties bildi, lūk, zemāk ievadam bildi, vienkārši uzklikšķinam šeit, atrodam bildi. Es ļoti ātri, es atvainojos, bet šis rīks ir ļoti vienkārši līdzīgs iepriekšējam. Un tur es norādīju, ka es atvainojos par ātri izpildīju, izvēlos, ka man būs moderns dārs. Un šim rīkam tad ir tā, ka jūs neko paši nenorāda to reģionu, viņš vienkārši pats ģenerē. Viņš meklē, kur ir pagalms, kur ir zaļums, kur varētu kaut ko iestādīt. Un tad viņš ģenerē. Šis rīks ir diezgan ilgs, te būs ilgāk jāgaida, tāpēc es šo atstāšu un pēc tam vēlāk paskatīsimies, ko tad viņš mums piedāvā. Tātad vēl man ļoti personīgi patīk šis rīks. Esmu izmantojusi. Tātad ir šis escape.ai.com. Un šim rīkam tad ir iespēja, ka šeit jūs varat gan klikšķināt, gan arī vēl pierakstīt klāt. Piemēram, šajā reģionā man ir uzdāvinātas baltas narcises vai baltas tulpes, un tās es vēlos tur stādīt, tad jūs to varat arī atzīmēt konkrētajā vietā. Un kas būs ļoti svarīgi, ja, tad kur jums šis noderēs, jo, piemēram, jums runājot par dobēm, tad ar kolēģi arī runājot, kad mēs nopirkām mājas, vīram teicu, man dārzā būs viss tikai no baltiem ziediem. Man būs baltas tulpes, vēlāk man būs baltas pojenes, ja peonijas, man būs viss balts hortenzijas. Un, protams, uz Cēlsmaizi Omīte atbrauc un man uzdāvina dzeltenu rozi, spilgt sārkanu, laškrāsas rozīti un vēl kaut kāda krāsa bija. Un es saprotu, manā dārzā tas vispār neiedarās manā ekspektācijās. Un tad arī, kā izmantojot mākslīgo intelektu, parādīšu arī tālāk, kā var ģenerēt šīs dobes, kā mākslīgais intelekts jums iesaka salikt konkrētās krāsas dobē un ko papildus pielikt klāt, lai smuki varbūt izskatās tās sarkanās rozes un tās krāsas, kas īsti man liekas, ka man neiedarās. Nu, lūk. Un tad runājot par šo rīku, jā, tad te, jebkuram rīkam pārritinot uz leju, jūs skaisti redzēsiet arī piemērus, arī var smelties iedvesmu, kā varētu izskatīties un tam līdzīgi. Tad spiedīšu begin. Un te jums būs mazliet sarežģītāk, jo te nav Gmail, ar Gmail iespēja reģistrēties. Te jūs spiedīsiet pirmajā reizē sign up, un tur jūs reģistrēsieties ar vienalga kādu e-pastu, kurš jums ir, un jums piereģistrējoties uz e-pastu atnāks vēstuli, ka jūs apstiprināt, ka jūs tiešām šajā rīkā vēlaties darboties. Un tur būs tā poga verify apstiprināt. Un to uzklikšķinot, tad jūs varēsiet droši šajā rīkā darboties. Jūs droši pēc tam varat arī šo izmēģināt. Es ātri apskatīšos savu paroli. Man ir tik daudz tie rīki, ka es dažreiz aizmirstu paroles, kādas esmu ievadījusi. Tā. Un tad man ir šāda. Esmu skolotāja, līdz ar to es bērniem mācu, ka obligāti katram rīkam jābūt savai parolē, un es nevaru visur likt vienu un to pašu paroli un rādīt priekšzīmi. Tā. Rakstīju runājot nepareizi. Tā. Gmail.com. Es speciāli vēl nofotografēju.
Nē, esmu nepareizi kaut ko pierakstījusi. Tā, bet tas nekas. Jūs šo rīku noteikti izmēģiniet. Es izdarīšu tā, ka es mazu video tādu īsu rullīti jums pievienošu šajā saīsnē pie Rescape AI, pie šī rīka, tad es tur pielikšu to, kā tur darboties šajā rīkā. Un atšķirība no tiem iepriekšējiem, arī klikšķināmajiem, ir tā, ka šeit jūs arī varat pievienot aprakstošo to posmu, fragmentu, kur jūs gribat konkrētu to augu, vai jums tur gribas iestādīt konkrētu koku vai konkrētu dzīvžogu, tad to jūs šajā rīkā varēsiet izdarīt. Es ļoti atvainojos, nezinu, kāpēc man tā parola nestrādā. Labi, to es pievienošu jums klāt. Žēl, šis ļoti noderīgs rīks, bet šo es noteikti iesaku jums izmēģināt. Bet ļoti līdzīgs tam pirmajam, tikai ar papildus iespējām. Tālāk, lūk, ir šis te rīks app.reimaginehome.ai. Arī ļoti, ļoti noderīgs rīks. Šo esmu visvairāk, manuprāt, internetā ievērojis, ka cilvēki ir izmantojuši. Es te ieliku dažus atslēgas vārdus, bet šim rīkam, ar ko ir jārēķinās, kad šis rīks bez maksas jums būs 5 dizaini, bet šis ir diezgan salīdzinoši advancēts rīks, kur jūs varat diezgan tā sīki aprakstīt, izvēlēties un darboties. Te gan jums ir iespēja, piemēram, jums nepietiek ar 5 dizainiem, man ļoti patīk. Es neticu, ka cilvēkam ir tikai viens e-pasts, parasti ir vismaz 2, vai ne? Vienam inbox un vēl arī Gmail, un varbūt vēl papildus kāds izveidots e-pasts, vai arī vēl ir ģimenes locekļiem e-pasti, tad arī te var vienkārši atvērt ar citu ģimenes locekļu e-pastiem, un tad tā apskatīties. Ja kas varat jautāt, arī man skolēniem ir izveidot aptuveni 40 e-pasti, tā kā man ir 40 e-pasta, kurus varat izmantot. Un, jā, šis ir arī ļoti, ļoti, ļoti noderīgs rīks. Šo es jums parādīšu, kā izmantot. Tā, tūlīt. Tad te arī, kā jau minēju, ir svarīgi, ka jūs ielogojaties ar Gmail e-pastu. Tātad sign in with Google. Man automātiski pievienosies. Šo rīku es atklāju tikai pateicoties remontam, jo remontējot arī ir ļoti daudz mākslīgā intelekta rīki, kur palīdz jums veidot interjeru dizainu, piemēram, kā fotogrāfijas izkārtot uz sienas, kā dīvānu pareizāk, kā jūs varat novietot un tam līdzīgi, kur pat arī dažos mākslīgā intelekta rīkos pat parāda, kurā veikalā to var nopirkt. Lūk, tad šajā rīkā tad arī mēs leju pielādējam attēlu. Ņemšu kādu no iepriekšējiem. Tad te es izvēlos, te jau ir iespēja, ka jūs varat veidot ne tikai dārzam, jūs arī varat veidot mājas ārpus. Jūs varat ģenerēt, kā jums māja varētu izskatīties, jūs gribat pārmainīt ārējo izskatu mājai. Tāpat arī varat istabas, tad vizuāli pārveidot. Es izvēlos landscaping, tātad tā ir apzaļumošana. Tad mūsu gadījumā tas ir šis. Un te tālāk dodamies continue. Šie rīki, ja gadījumā jums attēls būs nekvalitatīvs, vai arī mākslīgajam intelektam liksies, ka ļoti grūti šajā rīkā kaut ko pievienot vai darboties, viņi jūs uzreiz tiksiet informēts, ka jums vajag kaut ko mainīt. Un tad es vēlos, kam es vēlos šo attēlu izmantot. Tad apzaļumošana, jeb dārs, tad ir outdoor living, tad tas ir parastā ir terase, kur mēs varam atpūsties, sēdēt un tam līdzīgi, sauļoties. Backyard ir pagalms. Tas man liekas kaut kas līdzīgs, bet laikam Amerikā, Anglijā tas atšķirās. Jums ir dārzā baseins, varat izmantot arī poolside. Un kas tad bija tas? Klājas terase, tas pēdējais. Tā, tad izvēlamies dizainu, tad vienkārši zaļu dārzu, mauriņu, tad te ir Flooring Paradise, tā kā ziedu paradīze un tam līdzīgi. Žēl, es nevarēju parādīt jums tieši to iepriekšējo rīku, tur būtu daudz dziļāk, bet es, kā minēju, jums sagatavošu šīs video pamācību. Nu labi, es izvēlēšos, piemēram, Flooring Paradise, atstāšu, ka mums būs
akmeņu ceļš. Un tad man te parādās, ka man ir vēl viena iespēja veidot šo te dizainu. Un, kā jau minēju, tad ir jāuzgaida laiks. Šis ir klikšķināms rīks, kur mēs vienkārši saklikšķinam. Ja jūs vēlaties rakstīt konkrēti, tad jūs izmantosiet šo rīku Rescape. Tā, mazliet viņu uzgaidam. Lūk, un tad šis rīks arī jums parāda, kā tad aptuveni jūs varētu iekārtot. Šeit jūs neko nenorādījāt konkrēti, kur jūs gribat. To vislabāk jūs varējāt iepriekšējā rīkā, bet tad aptuveni jūs varat redzēt salīdzināt. Kā tad man iesaka mākslīgais intelekts to manu pagalmu pārveidot. Lūk. Tā, tad mēģināšu apskatīties vēsturi, kaut ko no iepriekšējiem attēliem. Vienkārši kā piemēram, tad, jā, pareizi, šorīt es atklāju tiešām dēļ mājas, mums pamazām jādomā par ārējo izskatu, un tad mēs krāsēm un vizualizācijām vairāk šo izmantojām. Šeit, jā, tad ir piemēram, kā vienu māju, jūs tad varat izveidot. Un te arī papildus, arī, ja redzat, mazliet ir dārs arī iekļauts, bet te nav uzsvars uz dārs, te ir tieši uz mājas eksterjeru, kā ārpus varētu izskatīties. Tā, lūk, un tad mazlietiņu vēl pastāstīšu. Tātad šo rīku Bing.com pirms 2 gadiem sākot izmantot mākslīgo intelektu, Bing bija viens no pirmajiem, man liekas, pat arī vienīgais, kur varēja ģenerēt attēlus, kur jūs uzrakstījāt, ko jūs vēlaties, teksta informāciju, un šis rīks Bing.com jums izveidoja attēlu. Attēli parasti ir ļoti mākslinieciski. Tie ir veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tas nozīmē to, ka tur nav ņemts vērā, visdrīzāk, ko dārznieks jums ieteiks, ka varbūt tur vajag tādas krāsas, tur vajag tos augus tā stādīt vai kaut kā tam līdzīgi. Tad mākslīgais intelekts vienkārši jums pēc jūsu teksta informācijas viss saliks kopā. Un attēlos nebūs kā ChatGPT, kur jums būs padomi, ka varbūt labāk nevajag stādīt rozi kopā, piemēram, ar to augu. Tad attēlu ģenerētājā tur jums būs tikai tas, ko jūs ievadīsiet. Un kam var izmantot šo rīku Bing.com? Piemēram, jums ir jāveido dobju, podu, pušķu kompozīcijas. Piemēram, jums dārzā ir tādas un tādas puķis, jūs gribat uztaisīt pušķi, un jūs nevarat izdomāt, kā viņš varētu izskatīties. Jūs vienkārši ierakstat, arī Bingā varat rakstīt latviski, izveido ziedu pušķi no tādām un tādām puķiem. Tur, piemēram, jūs rakstat sarkanas tulpes, baltas hiacintas un tam līdzīgi. Arī varat minēt skaitu, cik puķi katram jums tur būs, un viņš attiecīgi mākslīgais intelekts izveidos jums šo pušķīti. Un tad te ir piemērs, ko es vēlos parādīt. Te ir pavasara dārza ziedu kompozīcija, baltas tulpes, baltas narcises un baltas hiacintas. 3 gabali melnos betona podos. Informācija diezgan vienkārša, un ko tad mākslīgais intelekts jums sagatavo? Lūk šādu te, tā es ātri priekšpusē, lūk šādu te attēlu. Kā tad mākslīgais intelekts iesaka jums šos 3 betona podus sastādīt ar šiem te augiem? Idejiski var smelties idejas, nepatīk, jūs rakstat vēlreiz, nākamajā reizē viņš ģenerēs atkal citas 4 fotogrāfijas. Un šīs ir tas rīks, kuras rakstīja par tām savām sarkanajām rozēm, laškrāsas rozēm un dzeltenajām rozēm, kā salikt kopā. To attēlus jums arī ievietošu e-punkts uz šajā saitē, tad varat apskatīties, ko mākslīgais intelekts man ieteica. Patiesībā ļoti skaistus dizains izrādās, ka var dzeltenu ar sarkanu un baltu un rozā arī salikt kopā. Lūk, šeit esmu tiešām paspējusi stundas laikā pastāstīt par katru šo rīku, par mākslīgā intelekta iespējām. Es ceru, ka jums noderēs un ka jums tiešām būs iespēja un laiks apskatīt arī šo te saiti e-punkts. Tūlīt ātri vēlreiz parādīšu, lai jūs varētu katru no šiem rīkiem pēc tam arī notestēt un izmēģināt par šīm iespējām. Šodien es varēju parādīt tiešām tā ātri, visaptvaroši, un jūs tad varat pēc tam advancētāk pielāgot savām vajadzībām. Varbūt ir radušies kādi jautājumi? Jā, vēl tas nav, šogad vēl nav aktuāli nākošais, noteikti ir čatiņā mums jautājums, vai
kādā aplikācijā ir iespējams ar fotogrāfijas palīdzību noteikt augu slimību un kā ar to cīnīties. Jā, tam ir tā, ka ir ļoti daudz aplikācijas, kas ir maksas, ko jūs arī Google meklētājiem ierakstot, jūs atradīsiet ļoti daudz šos te rīkus, kaitēkļu slimību, infekciju noteikšanai. Tie visi ir maksas rīki, diezgan dārgi. Es arī iesaku tam arī izmantot Google Lens, jo Google Lens, izmantojot arī Google meklētāju, viņš attiecīgi jūs arī aizvedīs pie fórumiem, kur iespējams par ir konkrēto kaitēkli, ja jūs nofotografēsiet konkrētu to, piemēram, stumbru vai lapu, tad viņš attiecīgi arī jūs aizvedīs uz fórumiem, kur par to tiek runāts. Var ChatGPT uzprasīt. Jā, varat arī ChatGPT uzprasīt, mēģināt ļoti specifiski uzrakstīt, kas jūsu audzējumam, kociņam vai augam kaiši. Tad arī viņš attiecīgi. Tā patiesībā ChatGPT es arī un Google Lens izmantoju, jo es iepriekš nezināju, kas ir šis te. Tas, kas ir Ventspilī ļoti diezgan daudzās vietās ievēroju, tas, kas vijās, tāds tā kā zirnekļu tīkls, kas apēd lapas un visu to zaļumu. Man izkrīt no galvas. Jā, jūs noteikti zinat, jā, tas ir bieži, kad esmu redzējis dzīvžogos, kur ir tas tāds tā kā, izskatās tā kā zirnekļu tīkls, tāds tur satinies, un tieši ar Google Lens es arī sapratu, kas tas tāds ir, jo mūsu ābelai vienai tieši tāds arī bija uzmeties, un tur bija ieteikumi arī uzreiz, ka būtu vēlams to posmu nozāģēt, uzreiz sadedzināt vai utilizēt, lai tālāk, tā kā neizvēršās pa visu. Mēs tīmi, neatceros, bet tieši, labi, jūs atgādinājāt, jā, to es arī Google Lens izmantoju tieši šim kaitēkļiem. Mums jautājums, ko izveidoja MyGarden GPT? Nu, lūk, modernais stils. Šis rīks veido tā, jūs ieliekot attēlu ar savu māju, viņš jūs māju arī pārveidos tajā stilā. Jā, šis rīks nav tā, ka viņš tikai ģenerēs šo te jūsu dārzu, viņš visu. Bet es tev uzreiz arī jums parādīšu tos piemērus, kā man te ir gājis, kā viņš šo attēlu Japāņu stilā man pārveidoja. Tad pilnīgi. Šeit gan ir bildes ļoti senas, tad, kad mēs ievācāmies, tad pilnībā. Tad šis rīks ir bezmaksas, dažreiz daži attēli viņam nepatīk, un tad viņš tur pārveido. Tajā es ļoti gribēju dzīvu žogu ar šo malu, bet, jā, tad aptuveni kā tas varētu izskatīties. Man te mašīnai, kur braukt būt basēniņš. Nu, lūk, jā. Dažām fotografijām ļoti labi strādā, tad te ir svarīgi, ko jūs pamanījāt, jābūt landscape'ā, tā kā horizontālajām bildēm, nevis portretiem, jo portretē aiziet ļoti netā. Rakstā, ja nebija tīklērces, spinēs. Vai kaut kas tāds, jā, es vairs neatceros, bet kaut kas tāds bija, jā. Tur arī to kaitēkli. Tāpēc es noteikti iesaku bez mākslīgā intelekta tiešām šo rīku Google Lens ievietošu saīsni, kur jūs vienkārši varat nofotografēt un atrast informāciju ar Google meklētāju. Tur arī tiek izmantots mākslīgais intelekts ar attēlu meklēšanai.